Tā, dārgie draugi, ienācu laivā. Būs mums šodien saruna ar zināmu cilvēku daudziem sabiedrībā. Tā kā pagaidiet tā, reku ir, Kaspars pievienojies ir. Kaspars var droši pievienoties, parunāsim šodien pār vairākām lietām, ciparpsiholoģiju parunāsim. Tā kā paklausīsimies, ko mums Kaspars pastāstīs. Mums jau tad miedarbība nedaudz notiekās, tā kā tā, Kasparam ir jāatsūt man requests. Gribējām iet Kaspar kontā laivā, bet nesanāca, ka tomēr iesim caur manējo. Līdz ar to mazie tehniskie pārbaudījumi mums vienmēr sākumā ir nelielie pārsteigumi, bet viss ir kārtībā. Saka, nekrītam panikā, viss forši, dzīvi rit, viss ir labi. Tā, Kaspar, tu man sūti kādu requestu, lai tev var pievienot sarunai. Tā, pagaidām neredzam. Varbūt tās, ka tev tur nav atļauts nekas darīt, es nezinu, kā tev tur ir konti. Mums jau, kā saka, visi šie sociālie tīkli ir zem tādas kaut kādas uzraudzības un kontrolas, un līdz ar to mēs, kā saka, dzīvojam matricā, jā? Matricā. Starp citu, par šo tēmu, pa matricu mums būs tāpat kurs. Tā kā tie, kas vēl nav pamanījuši, var paskatīties. Būs ļoti jaudīgs. Tā, Kaspars man raksta. Kaspars man raksta WhatsAppā. Neļauj pievienoties. Labi. Labi, Kaspar, viss kārtībā. Tas ir forši, ka šitā mums var notikt. Tā kā nekāda problēmas. Parunāsimies tāpatās. Parunāšos tāpat, ja jau laivā es ienācu. Mums bija plānot saruna Kaspar. Kaspars mācās arī ciparpsiholoģijas kursā. Man ļoti patīk Kaspar enerģija, līdz ar to es gribēju uzaicināt arī laivā. Viņš ir atvērts cilvēks, un to atvērtību mēs varam mācīties viens no otra. Tā kā tas tāds pozitīvais. Bet viss kārtībā, kā saka, kaut kas nesanāk, kaut kas sanāk, viss būs labi. Parunāsim, tad monologā parunāšu, varbūt kāds man kādus Reku man raksta, ka es varbūt varu uzaicināt Kasparu. Varbūt es varu uzaicināt. Kā es viņu varu uzaicināt? Šitā es viņu varu uzaicināt. Jāpamēģina. You have no request. Tā, pagā. You have no request. Kā es viņu varu uzaicināt? Šitai cilvēciņi. Tā, līdās Kaspar, es mēģināšu tev nosūtīt. Varbūt, ka tevi var uzaicināt. Tu man te neesi. Kāpēc? Jā, tad jau nevar. Viņš man rāda sarakstā, kad visi, kas ir pieslēgušies, viņus redz, bet tevi neredz. Tad tu esi izolēts. Reku, tu esi no cita konta ienāc. Tas Instagram. Ir. Čau. Jā, labais, ne? Tu man redzi vispār? Es tev redzu, tu man neredzi, jā? Nē, es tevi redzu, bet tur notiek kaut kāds vēl pārmaiņas. Jā, man kad jāatvainojas, ka es caur Kasparu Blumu kontu, es nezinu, kāpēc es nevarēju pievienoties caur privāto kontu. Es noteikti paskatīšos, jo, kā es arī tev teicu, pēdējo reizi, kad es biju laivā, tas bija pirms vairākiem gadiem. Un, Okay. jā. Viss super, redzēju, kā atradām, kā sakās, durvis praudziņas, ar kuriem tomēr parunāties, ne? Tā kā visi forši. Ritīgi labi, tagad ir labi dzird, labi redz, tā kā varam mierīgi aprunāties. Prieks tev redzēt, es jau te teicu par tavu atvērto enerģiju, man ļoti patīk. Es tev gribēju uzjautāt, parunāsim par to ciparpsiholoģiju, par cik tu arī mācies tagad, jā? Gribēju, lai tu pieskaramies šai tēmai. Un gribēju tev uzprasīt vispār pašu sākumu, jo kā mums notika, man Madara, kas man palīdz sociālos tīklus vest, viņi tev uzrunāja, es gribēju uzprasīt, kādas tev pirmās domas vispār no paša sākuma, kad tev kaut ko piedāvā Jā. tādu.
Es vēl pirms es atbildu uz tavu jautājumu, es vēl gribēju atvainoties visiem tiem sekotājiem par šo te mazo misēklīti, jo šobrīd esmu ieslēdzies caur Kašer Bloom, kas ir mans tā kā uzņēmuma konts, kur mēs pārdodam cepures un veidojam cepures. Līdz ar to es ļoti ceru, ka šiem cilvēkiem, kas ir šajā kontā, nebūs iebildumi, ka es izmantoju šo kontu, jo tiešām šī bija tāda ārkārtas situācija un nebija citu variantu. Bet jā, es gribēju pateikt, ka tad, kad man uzrunāja, protams, man tas ļoti, ļoti interesēja, vairāk iemeslu dēļ, un vispār šobrīd es esmu savā dzīvē tādā periodā, kad man gribās maksimāli izzināt sevi, saprast, kāpēc es esmu šeit, kā man dvēsele šeit ir atnākusi realizēties, kas man šeit ir jādara, jo man ir, protams, ir kaut kāda atbildība, man ir platforma, man ir cilvēki, kas man seko, man gribās izmantot šo savu dzīvi, un šo te atbildību maksimāli pareizi ievelkot cilvēkus tajā pareizajā gultnē, jo es jūtos atbildīgs ne tikai par sevi, savu dzīvi, bet arī līdzatbildīgs par šo te cilvēku dzīvi, kas man seko. Un tāpēc sevis tāda izzināšana ir man ļoti, ļoti svarīga, un es esmu sevi izzinājis ar dažādiem aspektiem, kas ir bijusi tur astroloģija, astropsiholoģija, dvēseles formulas analīze un tā tālāk, un arī numeroloģija. Tad, kad man uzzināja, cik par psiholoģiju, man sākotnēji bija tāds jautājums, kas tas vispār ir un ko tad es vēl jaunu varu par sevi uzzināt. Tā kā man ļoti tā pirmā mūsu saruna, mūsu tā pirmā sesija man ļoti daudz atvēra, man ļoti daudz parādīja, jo man ļoti patika tā vieglā komunikācija, kas bija ar tevi. Tu spēji, teiksim, tādiem tiešiem, īstiem vārdiem, brutālā dažreiz arī veidā tā pateikt, kas ir kas. Un tu iedari tādas ļoti labas atslēdziņas manai turpmākajai dzīvē, kuras es vēl joprojām turpinu izmantot un turpināšu izmantot. Un ļoti, ļoti vērtīgi. Man liekas, ka nekad es tik ļoti vērtīgu informāciju ne no viena, teiksim, avota, ne no vienām zināšanām nebija iegūst par to, kā dzīvot šo dzīvi attiecībā es pret sevi un es pret citiem cilvēkiem. Un man ļoti palīdz. Super, riktīgi labi. Jā, es jau arī tā pirmā reize, kad mēs tikāmies, tā jūtu, tu ļoti man patīk, kad tu paņēmi sev uzreiz pildspalvu, uzreiz blociņu, kur kārtīgi, kā saka, normāli piegājiens, nav tukšā saruna, nav tukšā muldēšana, ja? Jo man arī nepatīk par lielam tukšā muldēšanu, patīk, ka parunā par lietu, kad iedod galveno, un tāpēc jau arī es to ciparpsiholoģijas atradis pats savā dzīvē un tagad piedāvāju cilvēkiem, ka tur nav tukšā muldēšana, tur ir tieši, kā saka, ņem aiz olām. tur, kur ir galvenā skabārga, kā saka, ja? Un ārstē viņi. Ārstē, iedod atslēgas, ja? Ārstēts jau pats pašam, jo cilvēkam par savu dzīvi, par savu likteni ir jāatbild pašam, bet zināšanas mums vajadzīgas ir. Tā kā super, es ļoti novērtēju tavu to piegājienu uzreiz, ka tu pieķēries un riktīgi rakstīgi. Man jau, zin kā, vienmēr komunikācijā, ja tu komunicē ar otru, un tas otrs klausās tevī, tad viņš uzreiz ir ļoti interesants sarunbiedrs. Ja? Un tad tu redzi, ka, tu Kaspars klausās, Kaspars ņēma, un tu gribi dot vairāk uzreiz. Tā kā neklausās, tad tā, šeit tur tās galvenais lietas ir, okay. Pa lielam nav tā, es cenšos tāpatās tas cilvēks interesēt, jā, jo es viņus negribu šķirot, jo es jau to arī mācu, ka nevajag viņus šķirot un tā tālāk. Bet, vienalga tā enerģijas apmaiņa jau ir svarīga. Tā kā tā, okay, tad tu pirmajā reizē satikāmies, tad tu saņēmi atslēgas. Ko tu darīji tālāk viņam? Studēji? Pirmais man bija īstenībā, kas man patika, bija tādi praktiskie padomi, kā es varu dzīvot šo dzīvi tā kā labāk. Un, protams, loģiski, ka arī visas citas zināšanas tev dod tādus praktiskus padomus, bet šīs bija tāds realistisks, kurus es varu izmantot jau tūlīt un tagad. Un pirmā viena tāda lieta, kas man aizķērās par to kundalīniju enerģiju, par to, ka man dienā ir jānoiet, ja es noeju 4 kilometrus, man viņi atjaunojās līdz viduklim, ja es noeju no 6 līdz 7 kilometriem, tad viņi man atjaunojās līdz galvai, un respektīvi, ja viņi atjaunojās līdz galvai, es iegūstu to tonusu, es iegūstu tādu skaidru prātu, tādu bišķiņu balansiņu dzīvē, un tieši šajā periodā man tas tik tiešām bija ļoti nepieciešams. Un tas kaut kā sagāja kopā arī ar to, ka es katru dienu, man ir tāds mazs ieradums, katru dienu no mājām es dzīvoju Stabu ielas, es aizēju līdz Vanču tiltam, apstāgāju Vanču tiltu un nāku uz mājām. Un tad vienmēr šajos gājienos man arī ir tā sajūta, ka tas prāts attīrās un man ir daudz vieglāk domāt, daudz, teiksim, es sev sakārtoju pa plauktiņiem, un tas man kaut kā sakrita. Un principā man bija tas, ka ļoti daudz lietas, kuras tu pateici, pat man tuvākie cilvēki par mani nezina, un man likās, kā tas ir iespējams, ka
teiksim, mans dzimšanas dienas datums, kas ir tas apziņas skaitlis, vai arī, teiksim, tas misijas skaitlis, kas ir visu kopsumma, var par mani pateikt tik ļoti tā kā precīzi un pateikt tādus faktus un tādas lietas, par kurām tā kā neviens cilvēks nezina. Un tu uzreiz tā tieši tātad tev ir šis, tas, tev ir jāstrādā, tas, tu esi atnācis realizēties tā, un man tāds, ok, un tā kā man ļoti, ļoti palīdzēja šīs te tavas zināšanas un vispār par psiholoģijas zināšanas no tāda aspekta, ka palīdz vieglāk dzīvot šo te dzīvi. Un man liekas, ka tas ir tas būtiskākais, ka palīdz vieglāk izprast sevi, dzīvot šo dzīvi, realizēties. Jo man arī ir, es esmu tāpat kā jebkurš cilvēks, man ir apnicis kāpt uz vieniem un tiem pašiem grābekļiem un gribās tā kā beidzot saprast, kur ir tā mana problēma, kāpēc visu laiku tad ir notiek kaut kādas tādas lietas vai tādas lietas un ko es varu darīt, lai mainītu. Un pamainot kaut kādas dažas lietiņas, tu pats redz, kā uzlabojās un kā mainās. Un pēc tam jau sākot studēt un izejot cauri dažādiem šiem apziņas skaitļiem un misijām, tu sāc salikt lielo bildi un tu sāc saprast, kāpēc tev dzīvē tiek iesūtīti tādi cilvēki. Kāpēc tev apkārt ir tādi cilvēki, kāpēc tev ģimenē ir tādi cilvēki un ko ar viņiem darīt, kā ar viņiem komunicēt labāk, lai tiktu pie kaut kādām lietām vai mēs atrisinātu kaut kādas lietas. Un tad jau sākās, tad man bija tāds ritīgākais sprādziens manām smadzenēm, ka es sāku reāli savā dzīvē, jau nezinot, kad ir šis cilvēks dzimis vai kāds ir šī cilvēka apziņas skaitlis, jau tā kā pateikt, man liekas, mans džima treneris, viņš ir 8. Un es viņam prasu, ka tev dzimšanas diena, viņš saka 8. maijā, man liekas, ok. Un tu sāc jau tā kā saprast to lielo bildi, sāc likt, un liekas, wow. Tas labais. Tas jau no mācībām jau tu jau saproti, ne? Jā. Jo tie, kas klausās, Kaspars mācās arī ciparu psiholoģiju, ne tikai konsultāciju izgāja. Tā kā tagad jau tu saproti mācībās, jo mēs ejam vēl jau mēs esam tur kaut kādā pusē, jā, pusbišķiņ pāri, varbūt tās pusē kaut kur. Tā kā tu jau saproti, kā tas veidojās. Kā var pateikt, pēc šitām 2 lietām, bet ir jau vēl vis kaut kas. Tā kā tas forši, jā. Jo šitas jautājums, kā var pateikt pēc cipara, tas ir divējādi. Viena cilvēka ir brīnās, kā var pateikt, citi vispār 100% domā, ka tas vispār nav iespējams. Ko tu muldi? Tas vispār kaut kādi cipari, ko tu tur vispār kaut kādi, zin kā, cilvēki, man tagad aicināja viens uz Ziemassvētkos uz uzņēmumu. Aizbraukt tur uzņēmumā, tur viņiem Ziemassvētku bāliņš, tur kaut kādas sievietes teica, lai uzaicina man, ka varētu pakonsultēt cilvēkus, tur uzņēmumu vēl kaut ko. Es teicu, jā, es esmu atvērts, es varu aizbraukt, jā, aprunājamies ko un kā. Bet viņš pats nezina neko. Un viņš tāds tikai piezvan, viņš laikam tur varētu būt tāds priekšnieks viņiem. Es neprasīju, kas viņš tur ir, bet viņš tur izskatījās bosiņš, kurš tur davāja. Kā saka, atbrauc, būs labi. Es saku, pats zinu, par ko ir. Un viņš saka, nē, vispār nezinu, ko. Es ar viņu sāku runāt, es saprotu, čaļiem vispār tas neinteresē. Čaļi grib, kā saka, biznesu taisīt, kādi cipari. Cipari tas ir, kā saka, babka gadalka, jā. Tur min kaut kādas lietas. Saka, tur nezinu, par ko ir runa. Tur biznesā tas ļoti var noderēt, bet, ok, nepārliecināšu neko, tur aizbrauksim, parunāsimies, būs labi. Tā kā ir tās skepses cilvēkos. Viņi domā, ka cipari, kaut kādi cipari. Ir ļoti daudz informācijas, ir visādas numeroloģijas, un numeroloģijas ir dažādas, jā. Ir veidiskā numeroloģija, un numerologi ir dažādi, jā. Viens ir paviršs, viens tur tāds profesionāls, jā, un tad sabojā kaut kur priekšstat par kaut ko visu, jā. Jo nav jau slikti, kas arī numeroloģija, bet numeroloģija nav tik praktiski viennozīmīgi. Bet viņam arī ir labi, veidiskā numeroloģija, viss ir kārtībā. Tā kā tā skepse ir sabiedrībā, un tas ir normāli. Par šitādu skepsi un par visu to īstenībā es runāšu, būs kurs, tagad 3 dienu kurs par matricu. Un tur ne tikai par skepsi, tur nav par to jārunā, tur jārunā jau par to matricu, kur mēs dzīvojam, kāpēc tas vispār tā veidojās, ja? Un kas tas notiekās. Tā kā tas būs tāds vēl atsevišķi no ciparu psiholoģijas. Gribu iedot tādu bez ciparu psiholoģijas vēl lielu bildi, ja? Tur nav ciparu psiholoģija tajā kursā. Viņš īsti nepārklājās ar ciparu psiholoģiju nekādā veidā. Tā kā, bet ciparu psiholoģija ir viennozīmīgi viena no mega lietām, ko mums vajag ieviest. Un tieši tāpēc, ka viņi to smalko intelektu ļauj darbināt cilvēkam. Smalkais intelekts, tātad tas ir
pieņemt saprātīgus lēmumus. Ja? Saprātīgus lēmumus mēs varam pieņemt, kad mums ir informācija, ka mēs saprotam, ka mēs redzam ilūzijas, kā strādā un kādu ceļu vispār iet. Ja? Un tagad tu man pastāst, kā tev ir, cik mēs jau puskursā esam apmēram. Tu tur forši dalījies ar saviem konspektiem, pierakstiem, es redzēju, rīktīgi labi, rīktīgi patīk. Man patīk, ka cilvēks mācās, es arī vienmēr rakstu. Jā. Man ir pilna klāte ar visiem pierakstiem, un man patīk, man liekas, rakstot tās zināšanas arī kaut kā vairāk, viņas kaut kā tāds, viņas tev paliek, ja klausās, tu klausies, un tas var kaut kur pazust, bet rakstot vienmēr tās zināšanas kaut kā paliek. Es varu pateikt tikai to, ka katru reizi, kad mums ir tas kurs, un katru reizi, kad mēs runājām, man ir vienkārši ļoti milzīgs, liels atklāsmes, un tad, tas, ko es paralēli daru, es nezinu, vai pārējie, droši vien, ka pārējie arī tā dara, man jau ir automātisks uzreiz saraksts cipariņas, kas ir maniem tuviniekiem, un tā tālāk, un es skatos un klausos, un tādā veidā arī mācos ne tikai par sevi, bet par citiem cilvēkiem, un es varu tikai apstiprināt to, ka ciparu psiholoģija, tur ir tā kā, es nezinu, vismaz man tā ir 100%, tur tā kā 100% patiesība par katru no šiem te apziņas skaitļiem, par katru no šiem te cilvēkiem, kas arī manā dzīvē, un es vienkārši redzu un saprotu, un tagad pamainot arī, teiksim, kaut kādu komunikācijas stilu, kā es runāju ar katru no tiem cilvēkiem, vai arī izsaku, teiksim, kompliments, jo katram cilvēkam ir savs veids, kā patīk saņemt informāciju, kā patīk, tā kā, un es vienkārši redzu, kā mainās lietas, un man ir ļoti, ļoti interesanti. Un man liekas, es visu laiku domāju par to, kāpēc šādas zināšanas, teiksim, netiek pasniegtas skolā. Ja šādas zināšanas tiktu pasniegtas skolā, un mēs visi iziet cauri ciparu psiholoģijā, man liekas, pasauli būtu pilnīgi savādāk. Protams, būtu cilvēki, kas izmantot un manipulētu ar šīm zināšanām, lai sevi kaut kādā labu. Bet es ticu, ka lielākā daļa pasaules vienkārši tu vairāk saproti sevi, kas tev šeit ir jādara, un ko darīt, un kā labāk realizēties, un ko nevajadzētu darīt, un kā tu vēlies saņemt naudu, un kā tu vēlies palīdzēt citiem cilvēkiem, un kā tu vēlies, tas ir tik ļoti, ļoti interesanti, un priekš manis man tas ir pavērs tāds ļoti pilnīgi citu tā kā izpratni par lietām. Man liekas, ka varbūt tiem cilvēkiem, kas vēl nesaprot, kas ir ciparu psiholoģija, ir vērts varbūt tām pateikt, ka šīs ir tādas zināšanas, kas ir vairāk nekā 6000 gadus pirms mūsu ēras. Un, protams, man te ir visādā konspektiņa, ko tu man esi teicis pašā sākumā. Man liekas, tieši svarīgi pateikt, ka tās ir zināšanas, kurās ir aprakstīts visums, un tā ir dvēseles loģika caur cipariem. Un bieži vien cilvēki arī, kad es saku, kad es mācos ciparu psiholoģiju, man kāda astroloģija? Es saku, nē, tas ir kaut kas bišķiņ cits, numeroloģija, es saku, nē, tas ir kaut kas cits. Varbūt tu vari pateikt tiem cilvēkiem, kuri pieslēgušies, kas tad, teiksim, ciparu psiholoģija, ar ko tā atšķirās. Man ļoti patika arī tā pirmā reize, kad tu teici, ka tās ir zināšanas, kas tiek nodotas no mutes mutē, un tagad jau ir arī tā kā apkopots grāmatā, varbūt par šo tādu ieskatiņu, kas tas ir, lai cilvēkiem skaidrs, no kurienes nāk. Jā, super. Jā, tu zini, kā ir īstenībā ne tikai ciparu psiholoģija, bet visas vēdiskās zināšanas, viņas kādreiz, kad pat vēdis nebija sarakstītas, viņas tika nodotas tikai no mutes mutē. Ar mācekļu pēctecību. Ja? Ar šīs zināšanas viņas nevar cilvēks iemācīties, izlasot grāmatu. Kaut vai grāmatā ir viss tur sarakstīts, viņam tas neko nedos. Viņš izlasīs, viņš tur kaut ko sapratīs, jā, par to jautājumu nav. Bet viņš, ka izies ārā bez tās grāmatas uz ielas, viņš neko vairs nesapratīs. Ja? Viņš nezinās, kā viņus pielietot. Tāpēc viņas arī nododās tikai šitādā veidā. Zināšanas, jā, viņas ir ļoti senas. Viņas nāk no vēdām, viņas ir vienkārši modificētas mūsdienai. Ja? Ciparu psiholoģija nav tas sākotnējais nosaukums. Tas ir tagad vienkārši, lai mēs saprotam mūsu kaut kādā valodā, ja? Ka tā ir psiholoģija, tā ir ciparu psiholoģija. Ja? Psiholoģija tas ir, psiho ir dvēsele, ja? Loģija tas ir loģika, tas ir loģika, ja? Dvēseles loģika un caur cipariem. Tas no sengrieķu vārdi. Psiholoģija. Ja? Tas nav no vēdām, tas nav no sanskrita. Jo sanskrits ir pirmotnējā valoda vispār. Ja? Tāpēc tā mācība vispār nāk no Sankja šastras, tā vēsturiski. Ja? Sankja šastra tā arī ir vesela šastra, kas pēta cilvēka psiholoģiju. Ja?
Un kādreiz vispār arī vēdiskā astroloģija arī ļoti augstu kotējās. Jā, ļoti augstu kotējās, tāpēc, ka kādreiz senās laikos cilvēki vispār pēc tā dzīvoja. Tāpēc, ka bija tie brāmaņi, jā, bija vispār visas mūsu sabiedrības sadalīt kārtās, varnās, jā, un bija brāmaņi, kas nodarbojās ar visām šīm zināšanām, un viņi vienmēr konsultēja tālāk pārvaldniekus. Pārvaldnieks tas ir kšatrijs, ja, teiksim, politiķis, ja, tikai tādas, kā mums tagad ir. Tagad tas viss ir sagājis ar kājām gaisā. Un līdz ar to tās zināšanas visādos veidās tika dotas tālāk. Ko tu pieminēji, kāpēc nav skolās? Nu, skolās viņas, diemžēl, nav un visticamāk, ka nebūs skolās, tāpēc, ka viņas neviens neielaidīs skolās. Ja. Par to es stāstīšu arī kursā, tajā jaunajā. Tā kā tad tur būs saprotams, kas tur kā un kāpēc nav, kāpēc ir. Nu, pat tā zināšanas, viņas ir par to, kādu veselē visvairāk realizēties, vislabāk realizēties. Viņas ir par to, kā ego, kurš ir smalkais ķermenis mums, ja, apkārt, kurš nelaiž cauri, kā viņš viltus ego, kā viņš nelaiž cauri to, ko mums vajag laist cauri, kā viņš mūs ved purvā. Ja, līdz ar to, kā tās ego programmas strādā, kā viņš rada ilūzijas, kā mēs pa ceļu ejot caur tām ilūzijām tiksim sagrauti, ko mēs gribam, ko mēs negribam. Ja. Visu laiku, ko ego pieprasa, kādi mūsu talanti, bet ciparu psiholoģija principā, nu, es nezinu otru tādu zinātni te apkārt. Tiešām nezinu, nav neviena, ne numeroloģija, ne astroloģija, ne tur, kas mums vēl tur ir human designs, ne, tur likteņu matricas, nekādas citas zināšanas, ja. Viņās nevienās nav ielikts tāds moments, kas ir pats svarīgākais, kā mūsu pašu talants ievedīs mūsu bedrē, ja. Jo mums jau talants ir no dabas iedots, bet kā viņš ievedīs bedrē? Viņš ievedīs bedrē tāpēc, ka ego viņu paņem savās rokās un ieved bedrē. Un to jau neviens neskaidro, ja? Un tad liekas, kā man taču ir talants, man jābūt laimīgam, veselam un veiksmīgam un nezinu kam, viskaut kam. Bet kā dzīvē ir problēmas, tā ir problēmas. Un tieši tāpēc. Un tas jau ir tas galvenais, jo mēs, kad ķeramies klāt tam ego, tad mēs ķeramies, kā saka, uzreiz vēlnam pie vienas vietas, ja? Un tad zini, ka precīzi, ja? Un nevajag par to, kas saka, kautrēties, vajag par to būt pilnīgi atklātam, un es to visu izgājis cauri uz sevīm, un līdz ar to es to visu daru ar sevīm, es izdarīju ar sevīm, un fenomenāls rezultāts uz to jūt, ja? Tieši visādās veidās. Pirmais jau ir tieši sajūta līmenī, ka tu vienkārši jau brīvāk dzīvo. Ja, kad tu caur sapratni, tu daudz ko maini, tu sev enerģiju var vien maini visu laiku. Instrumenti jau vēl visādi daudz, ciparu psiholoģija ir viennozīmīgi vajadzīga. Vajag saprast, kā katram strādā enerģija. Tad, kad viņš saprot to būtību, kā viņi strādā un ieved viņu pareizā gultnē, tad vienkārši to lietot. Un viss. Un nav tur nekā sarežģīta vairs nav. Vienkārši lietotā. Ej, daru, nevis laiku dari. Izveido ieradumu tā darīt. Ja? Visu mūžu ir savādāk darīts. Tu jau arī šito pieminēji, ja? Bet es vienkārši fantastiski pārsteidzoši par to, ka cik ātri tu ķer lietas, cik tu ātri viņas ievies. Forši, tas man priecē. Nu, tev jau baigi līderības enerģija, tev, kā saka, jau jāiet un jādara. Saka, nav ko sveci zem pūturi. Bet runājot par šo teiksim, tāda apziņa par to, ka es esmu šeit nākus kā dvēseli, izvēloties šo ķermeni, man jau bija kaut kādos 18, 19 gados, un tad es ņēmu visas iespējamās grāmatas, Maikls Ņūtons, Dīpaks Čopra un tā tālāk, un vienkārši smēlos šīs zināšanas. Un tad vairāk šajos gados, protams, ka man ir bijuši kaut kāds, teiksim, arī iespējas sev izzināt, un esmu gājis, un man ļoti daudz cilvēku arī piedāvājuši izzināt caur dažādiem aspektiem, bet es saku, tieši tā ciparu psiholoģija ir bijis kaut kas tāds, kas man tā kā žogas atvērās, un es atceros pēc mūsu tās pirmās sarunas, man vēl bija arī 100 tur papildu jautājumi, jo man tiešām tā kā interesē, un tajā mirklī, kad tev interesē, tad jau gribās pēc iespējas vairāk uzzināt, uzsūkt, un tas galvenais iemesls ir tiešām, izprast sevi labāk, un kā man būtu labākam cilvēkam šeit, un ko ar to visu, kas man ir dots, tā kā iesākt. Un tagad tev ir tā izpratne, kā tu teici, tad jau atliek tikai vienkārši maukt, iet un darīt. Un man liekas, pēc tam jau tu nevari nekā, man liekas, ka pēc šo zināšanu apgūšanas tu nevari kaut kā to vispār tā kā izslēgt vai pamest, vai es tagad rīkošos savādāk, jo man liekas,
man arī ļoti labs draugs Uģis Kuģis teica, līdz ko tu apgūsi šīs veidiskās zināšanas, tad visi tie likumi sāk strādāt, un tu nevari tā ka viņus ignorēt, tāpēc, ka viņi jau ir tavā dzīvē, tu viņus vienkārši nevari ignorēt un no viņiem aizmukt. Un tāpēc arī man liekas, ka, lai arī kuras tālāk savā dzīvē būtu un tā tālāk, es viņus nevaru ignorēt, tāpēc, ka viņi jau kļūst par daļu no tevis, no daļa no tās domāšanas veida, un tu sāc redzēt tās likuma sakarības, un tu sāc redzēt, un tajā mirklī, ka tu sāc redzēt, ka tas tiešām strādā arī uz citiem cilvēkiem, tu sāc bišķiņ pāanalizēt savus tos tuviniekus un redzēt, ka tiešām tam cilvēkam ir problēma, pieņemsim, tādos jautājumos, un kā tad es varu viņam palīdzēt, un tad, ļoti tiešām ir interesanti izprast šo te, un tas tik tiešām 100% strādā, ko es varu teikt. Jā, paldies tev. Super. Jā, pareizi, jo tu teici to apziņu. Mums jau ir tā, ja mēs apziņu paplašam, mēs viņu sašaurināt vairāk nevaram. Mums viņa paplatusies, jā. Tagad tās zināšanas ignorēt, tu vari ignorēt visu kaut ko tā. Tā jau mēs varam vēju arī ignorēt, un lietu arī ignorēt, un zibeni arī ignorēt, bet viņi visu laiku ir. Jā. Pirms tam tu viņus neredzēji, tagad ieraudzīji, viss jādzīvo ar to. Tā kā, ļoti labi, jā. Un kā tev ar pazīstamiem, tagad tu novēro tos paziņas, tu viņus jau redzi. Tas ir tāds interesants teātrītis paskatīties, kā katrs izpaužās, jā. Viņš kā saka, neskriet virsū uzreiz nemācīt, bet paskatīties teātri forši. Jā. Šobrīd, protams, ka man tas pirmais bija tāds atklājums par šo visu, man likās, wow, un es uzreiz tā visiem saviem draugiem, tātad tu esi trīnieks, tev tur dzīvē, tu esi sešnieks, tev ir jādomā par to, un tad tagad pirmais man bija tāds mums, bet tagad es esmu atkal tāpēc, ka katram cilvēkam loģiski, ka viņš nav iedziļinājis vispār tajos pamatos un sapratis, ko tas vispār nozīmē. Ir dažādas reakcijas, un tāpēc es esmu tagad vairāk, esmu tādā vērotāja lomā, un es skatos, un es varu vienkārši pateikt, ka tas tā kā 100% strādā, un ko es, man vakardien vai aizvakar man bija saruna par sešnieku, un tieši par apziņas skaitli 6, un arī šodien ir 6. novembris, un manam vienam no tuvākajiem cilvēkiem ir dzimšanas diena, viņš arī ir sešnieks, un tur ļoti, pieņemsim kaut kādas tādas lietas, ko tu pateici mūsu studijās, man bija tiešām vairākas reizes zosāda, pieņemsim tur par sešnieku, tajā mirklī, kad sešnieks, cilvēki, kur ir dzimuši, līdām pateikšu, tur, pāris lietas jau var atklāt. Skaties savās pēc. Vai 24. datumā, ja viņi, neīsteno sevi vai dara lietas, kas nav viņiem jādara dzīvē, vai pārāk smagi strādā, Dievs sasien viņiem kājas. Jā. Un tad, kad es dzirdēju šo informāciju, man bija vienkārši tāda zosā, tāpēc, ka tieši tas notika ar manu draugu, un es arī viņam pirms vispār šīm zināšanām, un viņam teica, ka tev ir jāmaina savu dzīvi, tev ir jādodās pilnīgi citā virzienā, tu esi nācis šeit, lai nodotos radošumam, un tā tālāk, tu nedrīkst darīt smagu darbu, tu nedrīkst darīt visas tās lietas, un viņš neklausīja tām lietām, bet viņš pats arī apzinājās, un vienkārši burtiski, tad, kad uzsākās šis mans kurs, Dievs sasēja viņam kājas, un tā arī tas notika reāli. Viņš ne tikai salauz kāju, bet sastiep visu, nolika situāciju un dzīvi viņu uz gultas 8 mēnešus. Un šādas lietas, ko tu esi, devis ar šīm zināšanām, tādas konkrētas lietas, viņas reāli notiek ne tikai manā dzīvē, bet manu tuvinieku dzīvēs, un arī arī viena, varbūt tām lieta, kas man ir palīdzējusi saprast sevi, un es tagad viņu mainu, un es arī redzu, kā vienkārši lietas mainās, par tiem 50% panākumu manā dzīvē, ka es bieži vien pats nobloķēju 50%, dēļ tā, ka es izvēlos cilvēkus apkārt, ar kuriem man ir viegli komunicēt, ar kuriem man ir patīkami, ar kuriem man enerģijas sapas, ar kuriem es jūtos forši, un tad tos 50%, ar kuriem man nesapas, vai kuriem ir cits viedoklis, vai kur nāk ar citu enerģiju, es uzreiz pasaku, nē, es negribu, lieciet man mierā, un tādā veidā pats sevi, principā, apzogot ar 50% panākumu un iespējām, jo bieži vien šie cilvēki, kuri tā kā nāk pie manis un prasa man viedokli, un es jūtu, ka man nepatīk šī cilvēka enerģijas, es reiz viņus nogriežu, bet tas, ko es tagad šobrīd sāku vairāk darīt, es vairāk tā kā ne tikai klausos, bet arī cenšos sadzirdēt šos cilvēkus, un bieži vien arī šajās sarunās es saprotu savu spēku, jo esmu viennieks, es zinu, saules enerģija, es saprotu, kā es varu pamainīt šī cilvēku viedokli caur mūsu sarunām, vienkārši tikai ieklausoties un sadzirdot, un tad beigās šis cilvēks aiziet no mūsu sarunas pilnīgi savādāks,
un atver arī man iespējas ar to, ka es esmu viņā ieklausījies, sadzirdējis viņu, un man tas līdz šim, es tā kā nebija piekopis, teiksim, tādas zināšanas vai tādas principus, un tagad piekopjot, es vienkārši redzu, kā mainās un kā es tieku ne tikai pie naudas, bet arī tieku pie dažādām iespējām, tikai vienkārši ieklausoties un cenšoties sadzirdēt citus cilvēkus, kur varbūt tā nebūtu man tā primārā, vai es gribu tevī paklausīties. Tā kā, man liekas, tādi visādāki tipi dzīvē ļoti daudz atvieglo un palīdz man izprast sevi vairāk. Nu, tu jau atkal visu pasaki pareizi, jā, tad vienkārši mēs jau kā uz attiecībām vispār ikdienā skatāmies, nu kaut kā, nu, kur piecēlies, nomazgāja muti, kaut ko iet darīt, jā, kaut kādi cilvēki vien un tie paši, nu, varbūt vēl tur kāds uzrodās, nu, kaut kas uzrodās, patīk, nepatīk tas cilvēks, nepatīk, tad nafig viņš, jā, kā saka, lai iet. Šitā tāda, kā saka, pavērša attieksmi pret dzīvi, bet īstenībā viss notiek caur apziņu, viss notiek vispār ļoti likumsakarīgi. Tev taču radītājs visu laiku sūta cilvēkus. Tev visu laiku notiek viss pilnīgi pārdomāts tajā sistēmā, viss riktīgi jauši notiek, nevis nejauši. Ja? Atsūta tev cilvēks, vai nu par tevīm parūpēsies, vai tu par viņu parūpēsies. Komunicējot, tev caur viņu ir ienākt iespējas. Cilvēks tā kā saka, dur vienkārši, tad viņš visas tās iespējas ignorē, iet pa savu veco sliedu, brauc un, kā saka, dzīvo vecās sliedēs. Vecās sliedēs cilvēks vienmēr tiks sabradāts. Ja? Nu, viņam sāks brukt un jukt viss. Tur jau tā lieta. Un katram jau pa savādāk, jā, tas viss notiek. Tā kā tas viss forši super noķēra atkal šito, atkal fantastiski. Fantastiski ātri ķer. Jā. Jo es komunicēju ar citiem, kā saka, studentiņiem, kas man ir bijuši, jā, un kā kuram, protams, tas normāli, kā kuram, jā, kā kuram aiziet. Vienam bišķi lēnāk, vienam bišķi ātrāk, un tur vispār nekāda problēma nav ar to. Tas katram ir savs ātrums, nevienam ar nevienu nav jāsalīdzina. Bet es redzu, cik tev ātri iet, jo tavs ego jau pēc noklusējuma ir tas, kurš vispār tā no nevienas puses negrib dzirdēt neko, bet nu, tu par cik tagad esi ļoti atvērts, tad tev vienkārši, kā saka, ielīst traukā viss uzreiz, viss notiek super. To arī jūtu pats, ja? Tagad es atvērts. Ne? Jā, es vienkārši, man liekas, es tām zināšanām biju nobriedis, gatavs viņus saņemt, un man liekas, ka arī tas, ka tu uzradies, teiksim, savā ziņā manā dzīvē, es vienkārši biju tam gatavs, un es biju tā kā nobriedis, un tāpēc man tas ļoti, ļoti saista, un arī pāris lietas, kuras tu pateici par to, ka manī ir iespējams, teiksim, kad attīstot, es varu attīstīt arī tās dziednieka un šādas visādās lietas arī par to vairāk tā kā domāju. Ļoti spēcīgs. Jā, un es zinu, ka tas manī ir vienkārši arī šī izpratne un cik par psiholoģiju man ir palīdzējis man varbūt tām vairāk saprast sevi, izprast sevi, ko es varu darīt, kā es varu maksimāli nodzīvot labāk šo dzīvi, tāpēc, ka gribās jau tajos, es nezinu, 70, 80 gados vienalga, cik man ilgi būs šeit paredzēts būt, man gribās nodzīvot to dzīvi ar to sajūtu, ka es no šīs dzīves paņēmu visu, un ko tu tur gaidīt, vienkārši ir jāsāk šodien darīt, un tagad tas ir, vienkārši gribu darīt lietas, kas man ir jādara. Jā, garīgais ceļš un attīsties un realizējies, jā. Nu, viss normāli, turpinās mācīties, vēl dabūs, protams, visu kaut ko klāt tam visam. Tā kā tas viss vēl, bet ja tu gribi dziedniecību kaut kādu mācīties vai kaut ko tādu, padod ziņu, es tev varu iedot kontaktus, jā, viņi nav Latvijā, bet viņi ir Krievijā. Tev krieviski kā ir vispār valoda? Man ir ļoti slikti ar krievu valodu, jo es skolā mācījos, es nezinu, kāpēc skolā bija izvēlēties krievu valodu vai vācu valodu, es domāju, es mācīšos vācu valodu, un kuras viņi pielietoja, nekur, man vajadzēja krievu valodu mācīties, bet neko. Ok, nu tad, jā, tad višķiņ, ja slikti, galīgi, ja vidēji slikti, jau nekas, bet ja galīgi slikti, tad grūti, jā, jo višķiņ valodu vajag. Bet, nu, ok, nu es vienkārši, nu, ir jau citās valodās arī, bet es nezinu citās. Es zinu Krievijā, Maskavā un Kazahstānā. Jā, var savest kopā. Pats brauc mācījos. Ļoti spēcīgi. Es vienkārši vairāk akcentu pats lieku uz psiholoģiju, bet cik tas manā dabā ir, bet, nu, es, teiksim, tos energoterapijas, viņas, ik brīdim tāpat taisu, pats sevi taisu, un ļoti spēcīgi, tas ļoti attīra apziņu. Bet bez tiem instrumentiem, jau kā minēju, staigāšana kājām, viņi arī tīra visu laiku apziņu. Viņi jau
kad tu pacēl kundalīnī līdz galvai, viņi jau tev atplaš apziņu. Un tas tev tīri, tas tev visu laiku tīri. Tā kā staigā, cilvēks vienkārši staigājot arī var attīrīties. Bet, nu, tā kā mēs gan staigājam, gan mēslojam, tad mēs varbūt nejūtam, ka mēs beig tīramies. Tad, jā, mēslot arī jāpārstāj katram individuāli. Bet tas vienkārši, lai saprastu, kā mehānisms strādā. Nu, super. Klausies, nu, es ceru, ka es tev redzēšu, nu, kā ceru, es tev uzaicināšu. Tad jau es tev redzēšu kursā jaunā. Jā. Es tev uzaicināšu tālāk, es ceru, ka tu atnāksi. Es būšu, jā, bet pastāstīt varbūt tiem, kuriem interesē, par ko būs tas jaunais, teiksim, kurs. Jo šobrīd, varbūt var pastāstīt, kas ir tas, ko es šobrīd mācos, un kas ir tas jaunais kurs, varbūt tiem, kuriem interesē pievienoties, jā. Jā. Nu, mācies tagad ciparpsiholoģiju, tas ir tāds lielais kurs, ļoti jaudīgs kurs, kā saprast sevi, kā saprast savu ego, kā saprast savu dvēseles realizāciju, kā saprast savu stiprās vājās puses, kā strādā mūsu smalkais intelekts, kas mums ir vajadzīgs visiem cilvēkiem, jo tikai ar smalkā intelekta palīdzību mēs varam augt, bez smalkā intelekta mēs nevaram. Tā kā cilvēki pārsvarā nezina, kas tas tāds vispār ir un kā viņš vispār strādā, tad ļoti liela daļa viņi neizmanto. Nu, ļoti liela. Es nevaru teikt, ka visi neizmanto. Kāds izmanto? Daļai izmanto, kāds gandrīz necik neizmanto. Ja? Te ir pilnīgi vienkārši piemērs, kas ir smalkais intelekts. Pilnīgi vienkārši piemērs. Ja? Nerunājot bez tām visām sīkām skaidrojumiem, kāds mehānisms strādā, ko mēs kursā ņemam. Vienkārši piemērs, kad daudzi taču zina, ka smēķē tik kaitīgi. Daudzi zina, ka alkohols lieto tik kaitīgi. Pat ārsti to saka. Ārstiem nav jautājumu. Viņi zina, paši ārsti, ko viņi dara. Gan smēķē, gan lieto alkoholu. Tātad, kas viņiem trūkst? Viņiem trūkst smalkā intelekta spēks. Viņiem saprāts nav. Saprāts ir vājš saprāts. Tad cilvēki nesaprot, ko vājš saprāts nozīmē. Un tas nozīmē, ka ir vājš saprāts, tad cilvēks zina, ka tā nevajag darīt, bet dara. Tas nozīmē, viņam ir vājš saprāts. Viņš nevar nedarīt, viņš dara pa vecam. Tāpēc, ka, tas ir no daudz kā atkarīgs, jā. Ciparpsiholoģijā, protams, viss tā ego puse tiek ļoti, ļoti atklāta un kā savu talantu ievest tajā gultnē, lai viņš tālāk ģenerē enerģiju, jo galvenais princips ir, ko es uzsveru arī, kad šīs zināšanas, viņas nav par to, kad, lai cilvēks, kas saka, vienā dienā kļūtu bagāts. Ja? Ja daudz kursu stāsta, kā uztaisīt tur kaut kādu triku biznesā, vēl kaut ko un ātri nopelnīt lielu naudu, jo visi grib naudu. Ja? Bet problēma ir tā, ka viņi to ātro triku uztaisot nav lielākai daļai, jo tāpat tas nesanāks, bet kādam sanāks, un kam sanāks, tam arī būs pēc tam problēma. Ja? Ja viņš to enerģiju nebūs korekti ielicis gultnē un saņēmis to, kā saka, cūks laimīt, ja, un nopelnīs viņam tik un tā būs problēmas. Un zaudēt ir sāpīgāk nekā nenopelnīt. Tas arī moments. Ciparpsiholoģija un viss tā zināšanas, viņas ir par to, kā tev savu enerģiju ielikt vēlamā gultnē, ejot par to gultni, tev nevajadzēs vairāk sist pa to ego. Dzīvē nevajadzēs sist, ja. Kas saka, radītājs tev nesitīs vairāk pa ego. Līdz ar to tu varēsi to talantu arvien vairāk veidot, un tu varēsi to tā kā sniega bumbu velti. Ja, tas ir kā angliski, lai visi saprot, ir ātrais variants ir get rich quick schēma, un ilgais ir, get rich forever. Ja. Es piedāvāju otro variantu, tāpēc, ka nevajag quick, vajag iet vienkārši savu potenciālu sākt realizēt. Tas nav, ka tu vienā dienā uzreiz viss ir. Tas ir, ka tu sāc atklāt vienu atslēgu, otru atslēgu, sāc viņu ielikt, sāc ieraudzīt, strādā, ok, ej tālāk. Tā kā tas ir viens. Tev jau vēl priekšā tur kursā tu redzēsi, tur būs arī personīgās enerģijas, kā pārvaldīt, kā viņas ietekmē mums ikdienā, un vēl tur visādi vēl daudz instrumentu būs. Tā kā pagaidām mēs paņēmam to tādu galveno, ego, viss tieši kā, un tad tur būs tālāk vēl kaut kas interesants. Un tas otrs kurs, viņš nav pa ciparpsiholoģiju, bet viņš ir pa matricu vispār kopīgi, kādā mēs dzīvojam. Jā, es gribu iedot tādu pilnīgu, ciparpsiholoģiju iedod pilnīgu skatījumu, kā tieši mēs caur smalko intelektu laiku krītam ilūzijā, bet es gribu iedot vēl papildus tēmu, kas vēl mūs ietekmē tajā matricā, kā viņi vēl
lai mums apziņa paplašās, lai mēs redzam to visu. Un tur ir arī atslēgas. Tur ir atslēgas, un saņemot to informāciju, cilvēks arī varēs iegūt tādas spēcīgas atslēgas, ka viņš redzēs, ko dzīvē, kādu mērķi vispār mēs ejam. Kāpēc, tā, kā saka, kā Zatlers uzdeva jautājumu, kas es esmu? Viņš sapratīs, kas viņš ir tajā matricā un kur vispār iet, jo es tev varu apgalvot, nezinu. To nezinu, gan maz kas to zina. Nu labi, bet... Nu, man ir tā... Jā. Vai piedodies tev pārāk? Nē, es vienkārši gribu, nu labi, es jau tagad esmu iegūst tāds diezgan spēcīgs atslēgas, kas man tiešām strādā, un es varu teikt, ka, tā, ka 100% strādā, un tagad saka, ka būs jauns kurs, un es iegūšu vēl paralēli atslēdziņas, kas, rīkus, instruments, kas man tā kā palīdzēs būt labākam, foršākam. Bet ko tad es darīšu? Es būšu iegūst visus instrumentus, es būšu iegūst visas atslēdziņas, Nē, tieši labs jautājums, jā. Tu būsi ieguvis instrumentus, tu būsi ieguvis atslēgas, tu būsi ieguvis citu apziņu, ka tu ieraudzīsi ceļu, bet tas ceļš vēl būs jāiet. Tev viņu izvēlēsies, viņš vēl būs jāiet, bet viņš ir kaifīgs. Viņu tev traucēs iet, bišķiņ kaut kas traucēs, to es stāstīšu, ir kas traucē. Bet mēs saprotam, cilvēki bez tām zināšanām neiegūstot, viņi nezina, kas traucē. Tas ir tā, kā tu ej, tev visu laiku kaut kas traucē, kas saka, sit pa muguru vai pa vētru, un tu nezini, kas man te sit, kas man te bakst. Jā, bet tie ir tie, principā, tie ir tā kā pārbaudījumi, kuri pārbauda, vai es esmu tā kā nostiprinājis savas zināšanas, vai ne? Nu, principā, tas ego jau visu laiku. Ego ir viena sadaļa, ego ir ciparpsiholoģijas sadaļa, jo arī tie, kas, piemēram, to matricu paskatīs, matrica jau vispār, viņš jau būs 3 dienu kursiņš, un tas ir par 3 vakariem, tas jau nav pat diena, ciparpsiholoģija, tur mēs ilgāk ejam, tur mēs 2 mēnešus ejam pa svētdienām, kā saka, pusdienu, un tur ir apjoms cits, jo tur tas ego ir liels, kā saka, liels sadaļa, ko mums vajag saprast un ievest pareizā gultnē. Tā kā es uzskatu tie, kas abus viņus noklausīsies, jā, vēl viens ir labi. Es tāpēc viņu dodu, es ilgi domāju, jo es bieži, kad runāju par ciparpsiholoģiju un dodu konsultācijas, es jau konsultācijās, protams, arī dodu to galveno, lai cilvēks var ego sakārtot, jā, bet, un tas ir ļoti labi, un to visi man tur, gandrīz visi man tur saka vienkārši fantastiski, par to jautājumu nav, bet ir vēl zināšanas, kas vēl vajadzīgas ir. Viņas ir vajadzīgas, lai vēl sapratni. Es viņas izmantoju. Es, kas skatos, ka cilvēki uzdod jautājumu, lielāko daļu tu caur ciparpsiholoģijas tāds vieglos visus jautājumus uzreiz ķer, jo tu saproti, kā ego ievadas purvā. Bet ir vēl. Nu, es jau Vēdis arī studēju, jā. Un man ir atnākusi sapratne. Vienkārši. Nevis es tur kaut kāds baigais tur superguru vai kas tur. Man ir sapratne atnākusi, un es gribu iedot cilvēkam viņu kaut kādā veidā nodot tālāk, jo tas arī man ielikts manā enerģijā nodot savu sapratni tālāk. Nu, tad es to arī daru. Un es viņu gribu nodot, jo viņa palīdz saprast atkal daudzas lietas, līdz ar to tev atkal apziņa paplašās, un tu viņus atpakaļ atplest nevari. Piekritīs kaut kam, nepiekritīs, tur būs tādas. Es pieļauju, kādam tur būs šokējošas lietas, ko es stāstīšu. Pilnīgi, tāpēc, ka, viss atkarīgs, kā kuram ir apziņa. Ja? Tev varbūt tur nebūs tik šokējošas lietas, tu esi daudz varbūt mācījies, ja? Bet interesanti, es domāju, gan jau tev arī būs, tāpēc, ka būs lietas viennozīmīgi, kurš paņems jebkurš, par to jautājumu nav, tāpēc, kad es komunicēju ar daudzākiem cilvēkiem, kam visādas ar jogām nodarbojās, ar vēl uz kaut kādām garīgām praksēm. Es, nezinu, pateicoties augstākajiem, esmu tomēr ticis pie zināšanām kaut ko sapratis. Es negribu tur baigi lielīties, bet es sapratu un es redzu, ka cilvēki nesaprot. Es negribu būt lielībnieks, es gribu palīdzēt. Es neesmu ar to labāks, to es gribu pateikt. Es esmu vienkārši paveicies, ka es bišķiņ ātrāk kaut ko sapratu. Jo tas nav, kad es tur esmu labāks par citu, jo tas ir tā, ka, piemēram, es braucu pa ceļu, es ieraudzīju policistu, ja, un tagad es braucu un tev, kā saka, mīģinu, jo tur ir policists, ja, un tāpēc es esmu labāks. Nē, es vienkārši pirmais braucu viņam garām. Nē, es labāks, es vienkārši pirmais braucu viņam garām. Es jau negribu policistiem neko slikti teikt, es vienkārši piemēram, policijas visu forši, nevajag mīģināt, vajag pareizi braukt. Bet tu jau tev arī dvēseli nākas realizēties, lai veidot attiecības gan labās, caur attiecībām, gan labākās lietām, tāpēc man liekas, tu jau esi īstajā vietā.
Tā kā, Jā, man jā, liekas, jā. tas ir Jā. ritīgi forši, ka tu dalies un man ļoti. Un es gribēju arī pateikt par to, ka arī šajā te kursā man ir bijušas reizes, kad vienkārši man žoklis atkarās. Un man liekas, ko tu pasaki kaut kādas tādas šokējošas tādas lietas, kas varbūt tām citiem nav, bet tieši tā, ka tas ir saistībā ar manu dzīvi, ar manām kaut kādām pieredzēm, tu kaut ko tādu pasaki. Un tad ir tāda lampiņa, ting, 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 ting. Man liekas, ka ārprāts, tāpēc tur notiek tādas lietas, tāpēc es laiku kāpju tā grāba, tāpēc šitas te notiek, lai man mainītu. Tāpēc man, un tā kā, dažreiz ir tās zināšanas, viņas nāk ar tādu tā apskaidrību, bet dažreiz viņas nāk arī tādu šoka vilni, un dažreiz tas ir nepieciešams. Jā. No, man jau patīk, ka tu patiešo saka, kā ir, nevis ar kaut kādām puķītēm un tā tālāk, jo man patīk, kad runā patiešo, un tu runā patiešo, un tiešām tās zināšanas, kuras tu nodod, es laiku tajos mūsu kursos, es vienkārši rakstu, man roka jau sāp, un vienkārši laiku ir tāds, ok, tāpēc notiek tas un tas, ok, nu tā kā, forši. Forši atgriezties to saiti, kad tu iedod tādu arī. Es jau nezinu visiem, kā jums tur ir, to es tagad arī dzirdu, jā. Jo zinu, kā es jau runāju jums, jautājumu nav, es saprotu, ka jautājumu bieži nav, tāpēc, ka, vai nu ir skaidrs viss, vai nu vēl, kā saka, jānosēžās informācijai, un tas normāli, jā. Bet, ja kaut kas nav skaidrs, tad jau mēs jau tiekamies, kā saka, uzjautāsiet, nekur jau nepazūd. Tā kā man jau patīk atbildēt uz jautājumiem, arī patīk izskaidrot. Ja, kā saka, te nav jāmētā gudrais, te jāmētā nav nekas, te ir vienkārši par to, kad maskas ņemam nost un runājam par cilvēcisko, ja. Nav mums tur, kā saka, jātēlo nekas. Ja mēs ejam uz teātru skatos, mēs varam tēlot lomu, jā, nokāpam nost, nokal esam cilvēki, kā saka, viss taču ir forši, ne? Super. Nu labi, super. Man ļoti patīk tavu atgrieztā saita, ko mums sirsniņas daudz sūta. Tas nozīmē, ka ir forši. Paldies jums. Te kāds jautājums arī uzdod, varbūt tās es neredzu. Jā, varbūt kādam ir kāds jautājums, bet es gribēju pateikt to, ka es noteikti paskatīšos, kas ir ar to manu Instagram, kāpēc es nevaru izveidot laivus. Man ir viena lieta, kāpēc tas varētu būt, bet es paskatīšos, un ja gadījumā es varēšu atkal izveidot laivus, tad noteikti mums šī saruna, varbūt ar citiem jautājumiem sagatavošu jautājumus būs atkal jāuzstājas, jo šis ir kaut kā vienkārši šodien tā sakrit, ka šis ir tajā Kasperblūma kontā, kur šobrīd es esmu tā kā iesaldējis uz kaut kādu laiku, kamēr man atkal atgriežas tā radošā enerģija un kreativitāte, un es šobrīd esmu procesā. Bet jā, tā kā vēlreiz gribēju atvainoties visiem Kasperblūma sekotājiem, ka tas ir tā, bet vismaz mums bija kaut kāds backup variants, un ir forši, ka mums varēja būt vismaz šādā veidā saruna, jo man jau vienā mirklī likās, ko tik daudz cilvēku man uzrakstīja, ka vēlas dzirdēt un redzēt, un tagad nebūs, bet tā kā ir forši, ka bija šāda vismaz opcija, pagaida opcija, bet es apsolu visiem, ka mums noteikti būs šī saruna vēlreiz, un tad jau es būšu vēl vairāk uzkrājis zināšanas, un iespējams jau apgūšu šo kursu. Tad jau varēsim jau parunāt vēl citā līmenī. Nē. Iziesim vēl otro to. Tur varbūt tās būs kaut kāda, tur būs tādas, iespējams, prāts kaut kam nepiekritīs. Iespējams. Es nezinu. Tev gan ir tik foršs prāts atvērts, ka tu, kā saka, vai čiliņā maucam pa dzīvi. Tā arī vajag. Bet, jā, es arī, kā. Bet zini, kas ar to prātu ir, kad tad, kad tev bērnam, ja ļoti ilgi mēģina iestāstīt, ka eksistē salavecis, ja, un viņš, kā saka, līdz 13 gadiem, piemēram, tic, kad ir salavecis, un tad viņam 13 gados tā asi nogriež un pasaka, ka viņš neeksistē, viņam ir liela trauma. Viņam ir liela trauma, tāpēc tas ir viss tā pakāpeniski vajadzīgs. Viņam tur to salaveču neesamību, kā saka, atšifrēt, ja. Citādāk viņš iedzīvosies traumē. Tāpēc arī ar visu pārējo ir, ja, to šoku terapiju uzreiz nevajag ar elektrošoku, bet, tā, pamazām. Bet viss kārtībā, ne jau atkal tur vajag kaut kādas šokus, vai vēl kaut kādas sapratni, ja. Ja, kur tur raksta kaut kas sveiki, kā uzzināt savu ciparu. Ciparu kādas, vai par apziņas skaitu, vai kādu ciparu. Tas nav īsti saprotams jautājums, ciparu uzzināt. Cipars ir dzimšanas datums, pēc kura ciparu psiholoģijā mēs ņemam, tur ir daudz mehānismu, ja mēs tur bieži pieskaramies tikai apziņas skaitlim, tad tas ir tikai dzimšanas dienas datums, bet ir mehānismi daudzi, tā kā pilns dzimšanas datums būs. Tas cipars, pēc kura vispār cilvēku var saprast, kāda viņam dvēseli, tas ir dvēseles kods, tas dzimšanas datums. Tātad
tas no dabas ir nācis, tas ir iedots, un to, kā saka, izdzēst neviens nevar. Līdz ar to mēs esam pakļauti tai formulai, kas ir iedota. Katrs individuāli savai. Tā kā tas arī ir. Labi, super. Paldies tev, forši, ka tu atrasināji kaut kādu jautājumu, kā tikt iekšā arī. Es gan nebiju saskums jebkurā gadījumā, jo dzīve un visi forši, tā kā kādi jautājumi nav, bet, mums redz, ko mēs kaut kā. Mēs šo te sarunu saglabājam, pēc tam tu man padalīsies arī nošēroši savā KašerBB profilā, kur cilvēki varbūt tām, ja interesē, varēs noskatīties. Davai, jā, es pamēģināšu paspiest podziņas pareizās, jā. Tagad jo man atsūtīja tev asistenti to, kā man saglabāt. Tagad Madara arī atsūtīja, izskatījā. Es domāju, ka tikšu galā. Labi, superīgi. Paldies tev liels. Tiekamies apmācībās un sakariem. Lai visiem paldies, ka noskatījāties. Tā kā super, veiksmīgi diena. Tā, čau.